pestītājs. Un kad viņa šķīstīšanās dienas bija beigušās pēc Mūzes bauslības, tad tie viņu nesa uz Jeruzālemi, lai to stādītu tam kungam priekšā pēc tā kunga bauslības priekšraksta. Katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais, lai ir Dievam svētīts, un lai nestu upuri. Lūkas evaņģēlijs. Var šķist savādi, ka Marija un Jāzeps nesa Jēzu uz templi, lai izpildītu bauslības priekšrakstu par pirmdzimtajiem dēliem, jo vai tad nesanāk, ka viņa Dieva priekšā nenesa paša Dieva dēlu? Pat tad, ja domājam par svēto trīsvienību, to izprast nav vienkārši, taču Marija un Jāzeps izpildīja priekšrakstus, un viņu rīcība bija nevainojama. Likums par pirmdzimtajiem dēliem pastāvēja kopš izceļošanas laikiem, kad Dievs savu tautu bija atbrīvojis no verdzības Ēģiptē. Tolaik nāves eņģelis visā valstī iznīcināja ik katru pirmdzimto dēlu, kura namu nesargāja upurjēra asiņu zīme. Tolaik nāves eņģelis visā valstī iznīcināja ik katru pirmdzimto dēlu, kura namu nesargāja upurjēra asiņu zīme. Vecā derība bija apzīmogot ar asinīm, kas neslēdza šo derību ar savu asiņu cenu, tika atšķirts no Dieva tautas. Tomēr tagad bija ieradies Jēzus, kurš nebija jāatpestī, bet kurš pats kļuva par pestītāju. Viņš bija ieradies, lai glābtu visus Dieva bērnus, visus, kuri viņam uzticas. Jēzus uzņēmās nāvi pie krusta, un viņa augšām celšanās dēļ mēs visi, kas viņam piederam, mūžīgi esam brīvi no nāves. Mans Dievs, mēs pateicamies un slavējam Tevi par lielo žēlastību, kādu Tu mums esi devis. Āmen.